Sveiku cilvēku! Nu es arī steidzos. Mašīnā arī mums jālaid. Nu godīgi es arī steidzos. Nu nekur nevar palikt, vajag parunāt. Nopietni vietas āda. Ceļoju te pa mežiem, tur biju, tai pusē biju sēdītes, pielasīju. Nu, vot, I pazuda 2 gabali man. Gribēju zvanīt tekstpunktam, mobiļņika nav, nu. Telefonu vajag iedot, Nu, nelīdzēs, mobiļņi vajag zinām, ka tāda kā jums mašīna bija, varētu būt, ka pie jums ir. Iespējams, mūsu seita. Kaut kāda otrā diena pazuduši. Nopietni. Es jau gribētu, lai sirdītai mierīgāks redzēt viņus tikai. Tālāk jau laistu, vienkārši uztraucos. Es jau turpinātu sēdot. Varbūt īsti. Kā parād? Es jau neiešu, es no šitādiem baidos transportiem. Jā, ir tie paši. 2 dienas ar mums pirms 2 dienām sēņoja tepat nopietni. Tā jums jākāp jārā. Vai nāk atzīstās, kur palika? Jā, kur viņi palika. No kā? Nevajag baigi. Meža večiem. Vajadžīties. Neklupšu jau visu. Līgavainis, viņš taču nebaidās no meža večiem. Uzcienāšu ar sēnītēm, ja labi uzvedīsies. Baltajām moši nerē. Aplausus. Sēņotāji ir atradušies! Jā! Tur bija tā, ka apskojās mani. Kāpēc izstāstat, kāpēc jūs mani pametāt? Nu kā? Vot es jau tā domāju. Es nabadzīgs 2 dienas klejoju pa šeit. Pat līdz Latgales robežai biju aizgājis. Un tagad, lai zinātu, ka viņi ir īstie sēņotāji. Un paprasīšu, kas šidā par sēni. Viņu var ēst? Nu labi, tā bērniem. Labi, kas šitas tāds? Vilnīts. Vilnīts, var ēst? Var ēst. Arī bērniem. Nu labi, tas lai jums. Es nezinu, vai viņas ēst var, bet tas jūs būs. Bet, nu, kā jau jūs aizbēgāt no manis, nu es esmu baigi sadusmojies, tāpēc likšu baigos uzdevumus. Dzirdēju, ka jāsteidzas un par pīti tam. Mazliet pakamešu, nacītu nolikšu nopīsies. Arī uzmanīgi. Jā. Tā, ir skaista puta. Katrs izpūt pa ziediņam un pateiks mīļvārdiņus, bet acīs skatoties viens uz otru un teiks otram mīļvārdiņus. Kaļi, vai es dzirdu redzēju? Zaigadzis. Nu, tik maz mīļvārdiņu, kā jūs visu dzīvi iztikstat? Raiskula. Jā, karstāk. Nu, davai tālāk, iedziļināmies, davai. Nu, labi, tad zvirbulis. Puļķīgās kā par puļķis no rozīte. Jā, rozīte. Palīdz. Nu, tā... Palīdz. Puļķīgi. Kaķiņš. Saulīte. Mīļš, peļuks. Mincītis. Pāverīte. Duplastīte. Pēdīt. Rižā. Ar mīļvārdiņiem ir tikts galā, aplausus. Tagad vēl grūtāks uzdevums. Katram būs jānosauc 5 dziesmas. Sākumā daļa. Mīļākā. Mīļākā. Tā lēmēs paskatīt 15 km. 5 dziesmas mīļāk. Vai nav kāds? Var arī nemīļākās, var arī degāt. Kurās atceries? Bez nosaukuma, kā tev pirmos vārdus dziesmē. Piedzīvājumi. Skaiši. Vāvu, baltas kājas. Pirms mēs aizmigām. Pirms mēs aizmigām.
Ogulī. Arturam tumšiem jēgi. Mēs tas bijām 4. Zaigai vēl 3. Nav 2. Vēl 3, 6 man vajag. 6? Balodīte. Kas vēl te var būt? Un tā kā angļu dziesma fināls Kur tu teici gailīt? Dzeltenais. Kā viņi cilvēki tagad turpat tur esi? Jā, zemē. Nu, un vēl viens. Viss, Artūr, tagad tava kārta. Kur es dzēru, tur man tika. Normāls dziesmas uzreiz par jums. Tad mazais zābaciņš. O, tā ir laba. Tad, jā, tāpat. Manā bērnībā. Hardams zemēs ēdams. Apgāž traktoru. Apgāž tev traktoriņu. Plaukstas lieluma pavasaris. Nav divi. Vēl divas. Tādas. Latvijas himna D. Latvijas himna. Tā arī labi, nevis slinkojot. Ai, jā, Žužu? Nē, Nevis slinkojot. Himna. Arī savu vīdu himna. Pēc tev tur aizvien. Kad tikai dažiem kāds viesiem nāksies uzzināt par Artūru Varbūt pie galda atkal. Visas patiesības varēšu atdot pēdējumātē, ja viņam man rokas sapratīgs. Tātad, pirmoreiz ieraugot Artūru, Zaiga dziedāja āvu, āvu, baltas kājas. Pieņemot Artūra bildinājumu, Zaiga dziedāja pirms mēs aizmigām. Vecmeitu ballītē Zaiga dziedāja spogulīti. Šorīt mazgājoties dušā dziedāja, kur tu teci gailīti. Laulājoties baznīcā pie sevis dungoja dzeltenos aizpildus, bet pēc gada pirmajā kāzu jubilejā Zaiga dziedāja zemeni. Aplausis! Tad dzirdēsim, ko Artūrs dziedāja. Pirmoreiz ieraugot Zaigu, Artūrs dziedāja. Kur es dzeru? Tur man tika Bildinot Zaigu, Artūrs dziedāja mazo zābaci. Vecpašu ballītē Artūrs dziedāja Ārdam zemēsēdājs. Šorīt dušā mazgājoties Artūrs dziedāja plaukstas lieluma pavasaris. Laulājoties baznīcā pie sevis dungoja Latvijas himna. Pēc gada kāzu jubileja Artūrs dziedās nevis slinkojot un pūši. Varētu pēdējiem mātiem varbūt aplausi. Nu, Nē, būtu tā kā suvenīri un vēl tā kā jūs mani pametāt un Tā sanāca. liku daudz ko darīt, bet beigās es izdomāju, ka būšu labs pret jums un iedošu auglības simbolus. Šovakar visu vakaru ir jānēsā, lai Jā. vecnācēji būtu kā mācītāji šeit. Jā, un ja piemēram pēc 10 gadiem grūti klājas, paglāstāt, samīļojat šitos titulus un viss būs kā jūsu skrone. Mēs kronēsim par vīriņu un sieviņu. Tie ir galvenie amati jūsu šovakar un turpmāk. Jā, tā sanāca. Un arī turpmāk. Nu, pēc 50, kā teica. Tā. 50. Vēl tam dārgā. Lai ģimene būtu ļoti stipra un spēcīga, viņai tāpat kā valstī ir nepieciešams savs karogs. Mēs esam pacentušies uztaisīt jūsu ģimenes karogu. Tā kā viņu godināt, turēt visos svētkos. Jā. Rakstiņu personu. Un kāzu dienās noteikti sabučot un samīļot karogu. Nu, Tā kā ir rudens un Jānis devās lasīt scenas, tad, ja ir dusmīgi, tad pukstat tikai tā kā ezīši. Palīdzot sildīties, un tad mēs gaidām atpakaļ kaut ko siltu, tādu karstu. Mums tikai loterija, mums nekas. Izvilksiet, tas būs. A mēs katrs varam vilkt? Bet diemžēl kefīrs ir izvilkts. Labi. Kefīrs nevajag. Pareizi. Vedēja mātei galvenais uzdevums. Ja saimnieces rīt no rīta nebūs pacentušās jums, jā. Šitas ir cepšanai vēl, es salasīju vēl. Ja jau šī cik labi pret mani izturas atļaus loterijā, tad šito vedēju tevam es speciāli gaidot jūsu salasīju. Iedomājieties, gaidot tepat pastaigājos. Jānis,